apzinoties atbildību savas tautas un likuma priekšā. Zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai. Tās satversmei un likumīgai valdībai. Netaupot spēkus, veselību un dzīvību. Sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas. Veikt zemesarga pienākumus. Bez ierunām pakļauties militārai disciplīnai. Vienmēr pildīt savu komandieru pavēles un rīkojumus. Atbilstoši Latvijas Republikas likumiem. Zvēres devušo grupa. Apliecināt zvēresta parakstu. Suļos. Marš! Matīs Linda. Ausiet zemesarga Matīs Linda. Iestāšanās zemesarga. Paldies. Stāvamies priekšā. Ausiet Madara Junga. Iestāšanās zemesarga. Sūkmanis apsveiks. Arī apsveic ar iestāšanos zemes. Zemesargs Lēlija. Apsveic zemes ar domu. Paldies. Apsveic Lēlija ar iestāšanos zemes. Marīna Savčuk. Apsveic Marīna Savčuk ar iestāšanos zemes. Paldies. Zemesargs Āds Putnis. Apsveic Zemesargs Putnis, iestāšanās zemes. Paldies. Apsveic Zemesargs Eliks. Apsveic iestāšanās zemes. Vecākais zemesargs Dēla Ķipste. Iestāšanās zemes. Gods kalpot Latvijai. Paldies. Zvēres devušo grupa. Brīd. Zop. Savam vietām suļos. Marš! Stāt! Brīd! Zop! Brīd! Jā, tad vēlreiz apsveicu ar iestāšanos zemesardzē, mums jauno zemesargu. Un, ja mēs atskatāmies uz zemesardzes attīstību dinamiku kopš 90. gadiem, tad vīri atcerās, ka sākotnēji mēs darījām ļoti daudz policiskās lietas, palīdzējām robežsargiem un tā tālāk. Šobrīd zemesardze ir pilnībā savu fokusu mainījusi. Mūsu pamata uzdevums ir valsts aizsardzība. Ja? Nodarbojamies ar militārajām lietām. Protams, ir arī daži papildus uzdevumi. Mēs palīdzam valsts un pašvaldības institūcijām nepieciešamības gadījumā krīzes seku pārvarēšanā. Mēs palīdzam policijai pazudušu cilvēku meklēšanā. Mēs palīdzam sabiedriskās kārtības uzturēšanā, ja tas ir nepieciešams. Kā arī atsevišķos gadījumos, un ir bijuši gadījumi, pēc vēsturē, kad arī aizbraucam uz
starptautiskās misijās. Dodies! Katrs no jums!